Ieraksts tā ir ieslēgts un tad share screen. Ok. Tā. Ceturtais laboratorijas darbs, kur viņš ir. Tad šeit kopā ar mūsu ārzemniekiem mēs šeit sagatavoju, pamatā sākumā tas bija priekš viņiem, bet es domāju, tas noderes visiem. Tā. Kopsavilkums par ceturto darbu. Tad kas mums būs nepieciešams izdarīt ceturtajā laboratorijas darbā? Tad galvenais uzdevums ir saprojektēt AF, jeb automatiskas atslodzes pēc frekvences sistēmu, un tad integrēt, kur ir mūsu tātad šeit AF modulis, ja, tātad mūsu jau esoša koncentrētas energosistēmas schemas. Pēc būtības mums ceturtais uzdevums sastāv no trim daļām. Tad, kur ir 4.1, tātad sākuma, ko mēs darām. Tātad mums ir tātad koncentrēta energosistēma, kur pamata ir teci, koncentrēta energosistēma, kur pamata ir hesi, un tātad šeit ir 4, bet pēc būtības tas trīs daļas, kur mums ir gan. Sāksim ar pirmo. Šeit tur ir nedaudz par tiem parametriem, bet pēc būtības viss, kas šeit ir no pirmā laboratorijas darba, sistēma. Tad, ko mēs šeit redzam? Vienīgais, tur, kur ir tec un tur, kur ir hes, ir atšķirības, tāpēc, ka tur kur ir Hesse, tur mums bija vadaparāts, ja, plus turbīna. Tur, kur ir tec, tur ir servo piedziņa, kas padod tvaiku, un tātad drusku savādāk izskatās turbīna. Tāpēc ar teciem principā ir vienkārši. Tātad re, kur ir piektais, sestais bloks, ko mēs šeit redzam, ja. Viņi abi divi principi ir vienādi, ja? Un var aizvietot ar šo vienkāršo transfer function, kur ir 1 pret 0,25. Tas ir mūsu varianta bija TJ, ja, TS parametri. Tātad šeit uzreiz jums ir print screen principā ar vērtībām. Ja? Tātad šeit 0,25, 0,25 principā aizies. Un vienīgais tas, kas šeit būtu jauns, schēma ir 11. bloks, kāds pēc būtības viņš saucas arī saturation, tāpēc šeit nosaukums palika no Simulink bibliotēkas. Kas tas ir saturation? Saturation ir bloks, kas, tā kā ierobežo mūsu jaudas plūsmu, jo kas mums bija līdz šim? Mums bija statisms, kas bija iebūvēts šeit 7. blokā. Jeb, kā mēs skatījāmies grāmatā, taisna līnija, kas nosaka ģeneratora reakciju uz frekvenču izmaiņām. Bet mums nekur nebija ierobežojuma. Cik liela var, šeit proporcionāli tāda statisms ir skaidrs tāda likne, bet cik daudz jaudas mēs varam izspiest no mūsu ģeneratora, nekur nebija ierobežot. Tāpēc, ka tas ir laboratorijas darbs. Reāla dzīve, ja, visiem ģeneratoriem, kas ir aprīkoti ar apgriezienu regulatoriem, ja, pēc būtības tad ir nomināla jauda, ja, un ir tas diapazons, kurai tā kā robežas mums ir iespējams viņu regulēt. Tātad palielināt, samazināt jaudu. Tāpēc šeit 11. bloka beidzot mums kur viņš ir 11. bloks, kaut kur 5% mēs saturation ielikam. Ja? Kas pēc būtības mums nozīmē, ka mums būtu 1,05 ap 0,95 down. Tātad 5% plus mīnus, ja? Tātad regulēšanas diapazons. 5% kur ir. Tad beidzot mums parādās tas ierobežojums, tāpēc viss izskatās dusīgi savādāk, bet tā kā reāla dzīve. Jo visam, gandrīz visi, kas tagad klāt esošiem, jau ir uztaisījuši pirmo laboratorijas darbu, un jūs redzēt, ja, ka neskatoties uz to, cik lielu deficītu jūs taisījāt, tur bija liels frekvenču kritums, bet mēs nekur neredzējām reālu sistēmas sabrukumu.
Nu, teiksim tā, citiem varbūt sabrukums tas nav pareizi, tāpēc, ka frekvence nokrīt tā zemāk pār, tas jau nozīmē, ka tas ir sabrukums, bet mēs nekur neredzam asinhronu gaitu. Tā nosauksim to. Tā būtu korekta. Vot, un attiecīgi tāpēc, ka tur bija tā iespēja, ka ģeneratori tomēr bija spējīgi tātad līdzsvarot sistēmu. Ja? Tad mēs redzējām, ka frekvences samazinājums apstājās. Tas nozīmē, ka sistēma bija līdzsvarota. Citiem vārdiem tas nozīmē, ka deficits, neskatoties cik liels deficits bija, ir likvidēts. Reāli dzīve nav iespējams, tāpēc, ka mums ir ierobežota jauda, tad cik daudz vairāk mēs varam saražot. Tāpēc šeit būs drusciņ savādāk un tuvāk reālai dzīvei. Ja? Tāpēc mēs arī atsevišķi paskatīsimies. Tātad, ja mums būs tec un ja mums būs hes, re, kur ir hes. Pie tam šeit ceturtais bloks, ja mēs paskatīsimies, nu uzreiz ar ko atšķirās tā tec un hes. Ja? Uh, Šeit ceturtais bloks, ja? Tā, ceturtais bloks. Šeit ir tā. Nu, jā, šeit nav pārakstīts, tāpēc, ka šitais ir no pirma laboratorijas darbā. Šeit tātad ceturtais bloks pēc būtības ir, nu, tas vienkāršots un modificēts. Jūs droši varētu ņemt viss, kas ir jūsu pirmā laboratorijas darbā. Principā, re, kur viņam raksturlikne ir šeit. Ceturtais bloks, viņš arī ir tā kā dzīvot spējīgs, var izmantot tas, kas rakstīts ir šeit, var droši ņemt no pirmā laboratorijas darba. Viņi abi divi plus mīnus dos līdzīgu rezultātu. Šeit, es domāju, nav vērts iedziļināties tās, teiksim, īpatnības, kas tur ir, tā kā, nu, kā mēs varam reprezentēt, ja, to turbinu ar vadaparātu. Tāpēc var gan ceturto, gan var copy-paste no pirmā laboratorijas darba. Rezultāts, kā es saku, plus mīnus būs tas pats. Ok, tā, kas šeit vēl? Tātad, nu, sistēma, ko mēs redzam, šeit sistēmas inerce 10 sekundes, tātad ceturtais mums ir tā kā slodzes efekts 1,6, un šeit redziet, uh, ir, vot šeit step, nu, tas ir tā kā soļa ģenerators, tad mums šeit ir divi notikumi, tā mēs varam pateikt. Jūsu darba, tātad šeit pēc būtības tas, kur jums bija PD, viens bija elements. Šeit speciāli mēs uzliekam divi. Kāpēc? Tāpēc, ka lai varētu modelēt tas, kas notiek dzīvē. Tātad, kāda sekunda, piemēram, 5 sekunda notiek kaut kāda avārija. Mums izveidojas deficīts. Ja? Pa lielam N-1 mēs tikam galā ar to deficītu, bet, ja gadījumā pēc kāda laika notiek vēl viena avārija, tad mēs esam jau situācija N-2. Un vot paskatieties, kā sistēma uzvedas, kad mums ir N-2. Tāpēc šeit mums speciāli ir tā kā uzta ideja, ka mēs secīgi taisam avārijas. Piemēram, šeit pirmā mēs uzstādām, ka 5 sekunda, piemēram, notiek viens deficīts. Var tu paši noteikt viņu tur jaudu, teiksim, 0,1, 0,2, 0,15. Un pēc kāda laika, piemēram, laika momenta 15 sekunde, notiek vēl papildus, vēl viens deficīts, ja? Bet atceramies, tātad kopā tātad būs summa šitais plus šitais, tāpēc, ka katrs pats par sevi, ja? Vot, kas šeit, nu, principā, jā, par schēmām šeit ir viss. Un tātad papildus modelis, re, kur mūsu ir AF, ja, 1, 2. Uzreiz tātad iebūvēt abi divi, jo pēc uzbūves tur nav nekas atšķirīgs. Tātad, re, kur ir AF bloks. Šeit, re, kur ir viņu uzbūve. Tā kā lai nedomāt, nu, teiksim, lai palīdzētu. Principā šeit jums vajadzēs padomāt, kā viņu
uzprojektēt, tātad, bet viņu uzbūve rekur ir. Tātad, nu, šeit ir lietotāju modulis, pēc būtības, ja tātad Simulink ļauj jums nu, to viss tas pats, kā pirmā laboratorijas darba. Tātad jums bija viens tas blociņš, bet iekšā, kad mēs klikšķinājām uz uh, kā tur viņam, es aizmirsu, tur veca versija bija. Nu, kāds bija tur apzīmējums šeit, man liekas, tā kā kreisē pusē, apakšā, laikam bultiņa bija. Bultiņa, jā. Un tad varēja iet iekšā bloka un ieraudzīt, kas tur ir. Ot, principā tas pats custom block, ja? Tātad, kas ir iekšā? Šeit ir viņu ieeja, izeja, un tātad šeit rekur ir pakapes, jeb stages angļu valodā. Tātad, rekur viņi ir, tātad pirmā, otra, treša un tā tālāk. Tātad otrais rekur ir blociņš, kas atbild par frekvences iestatījumu. Pie tam šeit atkal bloks pēc būtības ir saturation. Un priekš kam viņš šeit tāds ir, kur ir divi iestatījumi, up and down. Kāds šeit par problēmu? Nu, viņš AF ideja, kad mums samazinās frekvence, jeb krīt līdz noteiktam iestatījumam, mēs atslēdzam patērētāju grupu. Bet tā kā mēs atslēdzam, ja mums galu galā izveidojas vai līdzsvars vai pārpalikums, ja pārpalikums, tas nozīmē, ka frekvence sāk atjaunoties, un nu, šeit tā kā nu, sākas tas, nosauksim viņu svārstības, ja, frekvence up and down, tad uz augšu, uz leju. Un, lai varētu katru pakapu izmantot tikai vienu reizi, nu, tāpēc atkal frekvence palielinās un pēc tam atkal samazinās, lai nebūtu tā, ka mēs varam atkal tos pašus, nu, patērētājs vēl vienu reizi atslēgt. Nu, fiziski tas nav iespējams, ja viņi jau ir atslēgti. Tāpēc šeit speciāli ir tāda kombinācija, ja šeit ir uzlikta kopā ar to saturation up and down. Ja? Plus šeit laika aizturē uzlikta speciāla, nu, tāpēc, ka mēs saprotam, ka tās atslēgšana nenotiek momentāni, a mēs gribam tā kā atspoguļot to procesu, kas tur notiek. Un pēdējais blociņš, pēdējais giant, tātad, nu, reizinājums, kas principā pasaka, cik daudz, nu, šeit ir relatīvas vienības, un šeit ir 7 nozīme 7%, ja, no kopējas slodzes tika atslēgta ar pirmo pakapu, ja? Tāpēc šeit mēs principā arī projektējam, tātad jūsu uzdevums ir pašiem izvēlēties, cik daudz karts ir nepieciešams, cik daudz pie katras kartas, vai tur, nezinu, tur varat pievienot, teiksim, to patērētāju apjomu, nu, jeb jaudu, ja, šeit kā piemērs, piemēram, re, kur ir 10 pakāpes, bet tikai kā piemērs, ja, ar sadalījumu. Pie tam, kā mēs sapratām, tad šeit mums ir vienīgais iestatījums ir šeit frekvence, ja. Tātad tas nozīmē, ka šeit ir AF1, jo AAF2 ir mm, AF daļa, kas palaidas, nu, var to grāmatu, ja, pēc laika. Tad, kad AF nostradāja ar savu pakāpi, nostabilizēs pēc noteikta laika, palaidas AF2 un papildus atslēdz. Ja? Tātad šito principu var arī realizēt šeit viena bloka, tāpēc šeit ir. Bet tas būs nu, teiksim tā, tas nav obligāti. Tad ideja kāda? Tad taisam AF1. Tiem, kam ir interese, varat mēģināt uztaisīt arī AF2. Tas būs kā nu, bonus gala atzīme. Tad tie, kas grib, lai būtu augstāka atzīme, ja kā bonusu varētu šeit uztaisīt arī AF2. Tātad šeit vēl papildus kartas, kas palaižas tātad ar laika aizturi.
Varat izdomāt, kā viņu saprojektēt, jo apraksts, kā viņi tā kā uzvedas, jums ir grāmata dota, ja tad varat to pašu uztaisīt. Tas nav obligāts, vēlēs atkārtot. Tas ir tiem, kam ir interese, kas tā kā vēlās kaut ko papildus izdarīt, un lai būtu augstākā atzīme galu galā. Vot, tātad AAF sistēma. Tātad to pašu mēs darām. Tātad, nu, hesiem, teciem un pēdējais, tātad re, kur ir miks. Tātad mums schēma, kad mums ir gan teci, gan hese. Pie tam, re, kur viņi ir, viņi ir pievienoti pie vienas kopnes, tāpēc, ka gala, teiksim, viņu summa, teiksim, būs, nu, tas viens signāls. Tāpēc arī saturation, kur šeit ir, ja, šeit ir, re, kur ar boldu saturation 6 plus saturation 7, total 1,05, ja. Tātad šeit viņu summa, šitu divu signālu summa nevar pārsniegt 1,05, ja. Jo loģika paliek līdzīga, ka mēs kopā ar visam stācijām, ar apgrieznu regulatoriem varētu, nu, palielināt jaudu par 5%, ja. Jo šeit, kad mums ir tā kā, nu, schēma, kur ir gan tece, gan hese, nekas nemainās. Jo šeit arī ir koncentrēta schēma, un vienkārši visi ģeneratori ir apvienoti zem viena hesa. A šeit ir tātad visi apvienoti, kas ir tec zem teciem, kas ir hes zem hesem, bet pēc būtības šeit arī ir kā viens bloks. Vienīgais atkal mēs redzam, ka hesim šeit ir, tā kā hesim, re, kur ir savs apgriezienu statisms, tecim ir savs statisms. Nu, lūd, šeit ir par modeliem. Tagad par uzdevumiem. Tātad, kas šeit ir nepieciešams? Principā šeit ir apraksti. Tātad, what to do, tātad, kas ir nepieciešams? Nepieciešams, lai jums būtu šitas te trīs schēmas kopā ar AF, nu, schēmu. Vienkārši, nu, angliski tas ir OAF, ja? Auto Frequency Automation. Tātad ir nepieciešams tātad simulēt, nu, jums scenārijus izveidot, kad jums būs daži deficīti, ja tātad šeit ir piemēram range diapazons, tur mainas tātad deficīts no 10 līdz kādiem 50%, nu kopējais deficīts, ja? Un jāpaskatās, kā uzvedas AF automātika ar jūsu izvēlētam pakāpēm. Tas nozīmē, ka jums ir uzdevums saprojektēt, jeb izdomāt iestatījumus tā, lai AF uzvedas pēc iespējas labāk. Tad izvēlaties, kā sadalīt slodzi, ja? Kādas jums ir nepieciešamas, kad nepieciešami iestatījumi, ja? Un visu šito analītiku tātad noformēt, nu, principā, kā mēs darījām iepriekš. Tātad jums ir nepieciešams tātad print screen. Šeit arī varētu man nosūtīt, tāpēc, ka šeit ir jūsu darbs, arī Simulink failus, kur ir jūsu modelis. Es paskatīšos, cik pareizi tātad modeli uzvedas, ja? Tātad noformējam Wordā jūsu atskaite, kur būs tā kā jūsu iestatījumi, tātad jūsu scenāriji, jūsu rezultāti un jūsu analītika. Cik labi uzvedas jūsu izveidota tātad AF automātika. Vot kaut kā tā. Varbūt ir jautājumi. Šeit, kā piemērs, ir 10 pakāpes. Jūs varat izvēlēties citu skaitu, ja? Tātad jūsu uzdevums ir saprojektēt, tātad, nu, pirmkārt izveidot, nomodelēt, tātad AF automātiku, tātad katram
variantam. Un tātad pašam izvēlēties, teiksim, tos iestatījumus visus. Un atrast to labāko variantu, teiksim tā. Tad, to find a good design. Jā. Nu, respektīvi, tas nozīmē, ka mēs sākam matlabā no nulles veidot savu to schēmu, ja pēc šī Jā, tad parauga. pēc būtības, jā, jums tātad ir trīs schēmas. Tātad. Kur ir tece, kur ir hese, kur ir gan tece, gan hese. Tad trīs schēmas kopā. Katra schēma jums šeit ir AF modulis, kas realizē AF automātiku. Ja? Tātad katrai schēmai tātad jūs aprakstat, nu, kāds ir AF automātika, nu, kādi ir iestatījumi. Ja? Un tātad pierādāt to, ko jūs esat izvēlējies, tātad ar tātad, tiem teiksim, scenārijiem, kad veidojas tas vienā avārijā, otrā avārijā, teiksim, ar dažādiem tur deficītiem. Kā tas sadalījums, jo jums ir tātad steci, hesi un tātad visticamāk, nu, būs. Uh, Kur man tas bija saraksts? Katram būs labākais, nu, šitas sadalījums, cits visticamāk. Vot, vajadzētu tā kā paspēlēt ar iestatījumiem, paskatīties, kas būs, palikt pie kaut kādas savas izvēles un pamatot, kas un kāpēc. Nu, vot šeit ir tāds pētnieciski analītiskais darbs, ceturtais laboratorijās. Viss pamats jums, principā, ir. Šeit nav nekas sarežģīts. Šitas fails būs Ortusā, nu, ar šo uzdevumu. Šitais apraksts, Vai- jā, es viņu pievienošu Ortusā. Jā, vēl neesmu pievienojis, bet šodien Mhm. pievienošu. Tad sanāk, ka mēs MATLABā ņemam jaunu projektu, ja, un uz tā viena projekta jāizveido trīs schēmas. Ja? Nu, es domāju, ka nē, nevis jaunu projektu, bet trīs jaunus projektus. Katra schēma, jauns projekts. Tas pats, kā jums bija ar laboratorijas darbiem. Tas Trīs trīs atsevišķi jaunie. darbi, un šeit arī tad būs trīs atsevišķi modeļi pēc būtības. Un tātad, ot, piemēram, tagad HPP schēma, ja, Jā, HESE, Hydropower Plant Scheme. Jā. mums šo schēmu nu, jāizdara Vajadzētu, ja realizēt Simulink, jā, tieši tā. pa visiem tiem elementiem, savienot kopā visu, ja? Nu, jā, salikt. Kā es saku, jūs varat droši tātad kopēt no laboratorijas darbiem elementus, pat blokus, nav nekāda problēma. Viņi ļoti labi kopējas. Un šis piektais kluciņš tur, AF, to mums, nu, ja, Piektais, jā, piektais blociņš, viņš ir jauns lietotāju bloks, viņu vajadzēs izveidot pašiem, jā. No tad, kā viņš sastāv, re, kur jums ir principā pamācība, re, kur ir. un visi tie blociņi, nu, 1, 2, 3, 4, 5, cik viņi tur ir, 5, Simulink biblioteka, jā, ir jā, pieejama. tur biblioteka iekšā, jā. Un viņam tam jāizskatās kā viens bloks, jā, šitais AF. Vienkārši iekšā ir tāda loģika, jā. Jā, tā tad ir. Varat atvērt pamācību, tad tas ir lietotāju nu, bloks. Tas pats, kā jums bija arī pirmā laboratorijas darba, tāpēc, ka tur visur, gan, nu, kā es saku, tur, kur bija tā bultiņa, ja, kur varēja ieiet iekšā un paskatīties, kas tur ir, tie visi ir lietotāju bloki, tātad šeit pašam jāizveido lietotāju bloku. Mhm. Ja jums ir nepieciešama pamācība, jūs varat pat Google iemest tātad MATLAB Simulink, tipa custom block, kā viņu izveidot. Mhm. Viss tur ir ļoti vienkārši. Un pēc tam mums jāmodelē tādu situāciju, ja avārijās, ja, piemēram, nu, Jā, jums, re, kur ir, principā, tur jums bija visus, nu, labi, paliksim pie pirmā darba. Šeit jums bija viens
blociņš, kurā jūs varējāt iestatīt laiku un deficītu, ja? Bet šeit mēs apskatām, kad varētu uztaisīt, lai būtu secīgi divas avārijas, piemēram, 5 un 15 sekundē. Aha. Mums Jo bija kāda tur šeit ir 5. ideja? sekundē, jā, Jā, bija 5. varbūt sekundē. kas? Nu, piemēram, mums laboratorijas darba bija 5. sekundē, tur kaut kas notika, Jā, jā. jā, jā. Tagad vēl, piemēram, mums deficīts, un pēc tam 15. sekundē vēl viens, jā? Papildus, jā. Kāpēc? Nu, priekš kam? Mums izdodas kāds deficīts. Nostrādāja AF, piemēram, ar, nu, teiksim, pirmas trīs kartas, jā? Viss kārtībā. It kā tikam galā ar problēmu. Bet izveidojas vēl viens deficīts, un mums, principā, varētu nepietiekt vairs kartas, ja? Tāpēc, ka bija būt tāds sadalījums, piemēram, es, nu, atkal grāmatas no galvas neceros, bet bija tur valsts, Čuvičina grāmata, kur bija tie piemēri, ka pirmas trīs kartas gandrīz tur lielākā daļa no patērētāja, kas ir pievienota pie AF, ja, tur pirmas trīs kartas. Pārējais, lai vienkārši pieregulē, tāpēc tur ir diezgan maza jauda ir pievienota. Un tad ar pārējiem tur vairs neko nevar izdarīt. Tāpēc ot šeit arī speciāli divi deficīti, lai jums būtu, teiksim, tas pamats padomāt, kā šeit sadalīt to jaudu. Tātad. Tad, Tāpēc ot tāda ideja. Tāpēc paskatieties, kā ja secīgi notiek deficīts. Nu, avārijas viena pēc tam otra. tur, kur bija tā tabula, tur viens, jā, un ir nosacījumi, ja, piemēram, OFA 1, 2, 3, jā, Tas tas, ir kārtas numurs. jā, tas attiecas uz, tagad, ja augšā aiziet atpakaļ, tad tas nozīmē tā virkne viena, jā? Jā, jā. Pirmā kārta, otra, trešā, ceturta, piekta un tā tālāk. Mhm. Nu, šeit ir kā piemērs jums dots. Jā. Es, principā, šeit arī speciāli atstāju arī tos nosaukumus, jā, bloku nosaukumus, lai viņi varētu vienkāršāk meklēt. Tas statisma parametri, tas viss kaut kādus vidējus paņemt, ja? Jā, vidējs, bet kas ir attiecīgs, piemēram, 7 un 5%, tātad ir tas, teiksim, ar ko atšķiras. Tātad hēsiem, tātad principā būtība ir lielāks statisms nekā teciem. Tāpēc šeit tā vidē vērtība jau ir ielikta, lai, teiksim, jūs domātu par citiem jautājumiem, nevis par to, kādu statismu labāk izvēlēties. Jo tas ir vidēja vērtība, aktuālā vidēja vērtība, teiksim, mūsu klimata, teiksim, kā Latvija, ja, kas teciem ir, kas hēsiem. Tad var atstāt šitas vērtības, viņi, lai ir. Pie tam tie paši 10 sekundes aptuveni kaut kur tā vidēja vērtība inerces, jo, kad mēs bijām lokā, tur bija ap 12 sekundēm, nu, šeit drusciņ mazāk, tāpēc, ka mēs tur atdalāmies, bet mums ir sinhroni kompensatori. Tagad es jums nepateikšu, kādi viņi ir, bet, nu, aptuveni 10 sekundes, lai ir. Tāpēc visi tie cipari, kas ir, viņi var palikt. Tur neko var nemainīt. Un ja to AF2 taisīt, tad viņš iet virknē ar to pirmo vai kaut Jā, kur citur. jā, viņu var taisīt tā, lai viņi būtu šeit. Vienkārši tur būs cita loģika, tāpēc ka AF2 palaižas, tātad, kad nostrādā, pabeidza savu darbu AF1 pēc noteikta laika, nevis pēc frekvences. Tātad šeit, jā, tātad papildus virknes būs vienkārši šeit, jā, par AF2. Nu, kā šeit ir uzdevums ar zvaigznīti, zvaigznīti, es atvainojos. Jā.
Varbūt citi jautājumi. Nu, mēs, teiksim, turpinam tā, kā mums bija iepriekš, tad nākamā otrdiena, principā es domāju, ka es jau būšu klātienē. Es domāju, tā kā Nākamajā varat otrdien nākt gan nebūs. klātienē, gan būs arī attālināta variants. Pieslēgties, kaut ko pajautāt, parādīt. Nākošais otrdien nebūs tur Točno, lieldienas. mums ir, jā, liela diena brīvdienas, pareizi. Tad mums būs 22. Jā, 21. ir brīvdiena, 22. darba diena, jā, 22. Tā kā, jā, mājās darbs plus 4 laboratorijas darbi, re, kur jūsu galā atzīmē. Par to mājas darbu es jums aizsūtīju, bet vai tur ir viss ok, jeb nav? Es nezinu. Es skatos, bet principā, ja man kaut kas nepatīk, es rakstu un saku, kur kaut ko jāizlabo. Ja nav, teiksim, nosūtīts, tas nozīmē, ka apmierināja. Okay. Labi. Es dažiem jau nosūtīju savus komentārus, kur jāpalabo. Labi, skaidrs. Citi jautājumi? Noteikti radīsies, ka sāks darboties pie šī Jā, ok, laboratorijas tad darba. principā es domāju, varam šodien pabeigt. Principā es varu palikt, ja kāds pieķersies tagad. Bet Paldies, priekš, vislabāk! jā, bet priekš visam es domāju, ka tas ir viss. Paldies, visu labu! Jā, visu labu.